Labdien, jeb sveiciens visiem visapkārt šajā nelielajā video blogā. Es gribu jums pastāstīt par to, kādas jaunas iespējas ir parādījušās Twitterī tieši saistībā ar informācijas meklēšanu. Esmu jau par Twitteri daudz stāstījis, bet šoreiz pastāstīšu, kādas jaunas un būtiskas meklēšanas iespējas ir pavērušās Twitterī. Kā jau esmu vairākas reizes teicis, Twitteris ir tāds servis, kur caurslēdz pati jaunākā informācija. Tur patiesībā notikums vēl nav noticis, bet Twitters jau par to zina. Esmu jau stāstījis, ka Twitterī runā politiķi, runā ikdienas cilvēki un stāsta par to, kā viņi ceļās un kā viņi guļās un kā viņi kafiju dzēr un daudz visādi muļķību. Bet Twitters arī tiek izmantot izglītībā. Un es domāju, ka šīs jaunās meklēšanas iespējas, kuras es jums tūdzi parādīšu, paver vēl nebijušas iespējas mums meklēt aktuālo informāciju. Šeit jūs ekrānā redziet tādus angļu vārdiņus arestīti, kurus mēs angliski saucam par hashtagiem. Latviski tās varētu būt iezīmes, un tās tiek lietotas, lai mēs varētu Twitterī diskutēt par kādu konkrētu tēmu. Un šeit jūs šajā slaidā redziet dažus hashtagus, kas saistīti ar izglītību, bet ja mēs tagad atvērsim internetā, tad redzam, ka šādu hashtagu, kas ir saistīti ar izglītību, ļoti daudz. Redzam, ka šeit arī šajā sarakstā pie katra hashtaga ir nedaudz paskaidrojums, ar ko ar šo te hashtagu tiek runāts, jeb kāda cilvēka, kādu interesi cilvēku savā starpā diskutē. Šis te saraksts ir pieejams mana klase mājas lapā zem sadaļas Twitters, kur arī esmu uzskaitījis dažus hashtagus, kā arī papildu informāciju, kur vēl var šādus te hashtagus atrast. Ikdienā, tad, kā jau es teicu, hashtagus izmantot ne tikai izglītībā, bet, teiksim, viens piemērs. Ja mums televīzijā iet kāda politiska diskusija, piemēram, sastrēguma stunda vai kaut kas, tad, piemēram, ja mēs tajā vakarā uzliksim to hashtag sastrēguma stunda, mēs redzēsim viedokļus, ko tauta domā par to, ko viņi redz ekrānā. Vai kaut cits piemērs, ja mums ir kāds liels pasākums, kurā piedalās daudz cilvēki, un mēs gribam šī pasākuma laikā rīkot diskusiju, mēs varam arī publiski uzlikt hashtagu un zem tā hashtaga rīkot attiecīgo diskusiju. Bet tagad uzreiz pārējām pie lietas. Es tagad paņemšu vienu no hashtagiem, kas ir populārs un kurā runā par tehnoloģiju izmantošanu izglītībā. Tas ir EdChat. Lūk, es esmu šeit viņu ielicis. EdChat. Un šo te es varu izmantot tad, ja man ir savs Twitter konts. Un šajā gadījumā, lai es informāciju meklētu, man pat nav nekam jāsako un Twitterī nav nekas jāraksta. Lūk, ja es šeit augšējā lodziņā ierakstu attiecīgo vārdu, tad es piekļūstu visai informācijai un varu skatīties, ko par šo tēmu cilvēki runā. Un
jā, pievērš uzmanību, ka šeit ir divas ailītes top un altas top ir populārākie, ja paņemšu alt, tad es dabūšu pilnīgi visas ziņas, kas ir saistīts ar attiecīgo hashtagu, un tieši, ja jūs meklējat, ja jūs rīkojat paši diskusiju un lietojat hashtagus, tad šo te al ir ļoti būtiski izmantot. Bet interesantākā lieta, un kas ir parādījusies jauna, ir šī te, tad es varu meklēt jebko, es varu meklēt cilvēkus, kas šajā te diskusijā piedalās, un attiecīgi viņiem varu sākt sekot. Tad es varu meklēt attēlus, kas ir zem šī te hashtaga publicēti, un tādā veidā es nonāku pie visiem diskusijas attēliem, kas šeit tiek publicēti. Nu, viņi lēnu garu ielādējās. Tad, ko vēl var darīt, es varu arī piekļūt, teiksim, atfiltrēt atsevišķi video materiālus, kas šī tie hashtaga ir publicēt, un šajā gadījumā es piekļūstu tieši un tikai tiem video materiāliem, kas šī tie hashtaga ir publicēti, kas man liekas arī visai interesanta feature. Tad vēl attiecīgi, un vēl es varu arī piekļūt ziņām. Nu, tas gan laikam, būs vairāk ar dažādas saites publicētas zem attiecīgā hashtaga. Protams, ka es meklēšanas logā varu rakstīt ne tikai hashtagu, bet jebkuru atslēgas vārdu vai frāzi. Vēl, kas ir interesanti, ja mēs paņemsim Twitterī advanced search, jeb tā saucamā advancētā meklēšana, tad jau mums paverās jau daudz plašākas iespējas meklēt aktuālo informāciju. Mēs varam meklēt vārdus, frāzes, jebkuru no vārdiem vai vairākus hashtagus kopā un rakstīts dažādās valodās tvītus. Respektīvi, šis te mums dod iespēju jau veikt diezgan būtiskus viedokļu pētījumus. Domāju, gan vidusskolā, gan augstskolā, gan dažādās citādās lietās, pie kam redzam, ka te apakšā mēs varam arī meklēt pozitīvus, negatīvus viedokļus, jautājumus, un, manuprāt, šīs te jaunās iespējas ļoti noderīgas, lai meklētu aktuālāko un interesantāko informāciju. Tas tā kā bija viss, ko šoreiz vēlējos pateikt. Paldies par uzmanību un uz tikšanos nākamajā video blogā.